Sveicināti, draugi! Šodien esam Rīgas plaču medībās un sākam dienu ar Lasa auto. Apskatīsim divus Touaregus, veco un jaunāku bišķiņu, un redzēs, varbūt aizies gan dēlam, gan tēvam, vai kaut kā tā. Tātad Touareg sākums. 3 litri automāts, melnais salons, protams, bez pneimo, R20, melnā krāsa, viss, kas vajadzīgs. Tātad nekas nevar salūst, sēdies un brauc, ja? Tieši tā, ķēdi negrib. Ļoti labi. Latvijas auto bijis? Latvijas auto mums ir nākamais, ar ļoti pārskatāmu vēsturi, un arī bez pneimo, un šī jau nākamā paudze, 8 pakāpju kārba, pneimo nav, vadāmība izcila, ekonomija. Jā, viņš ir ļoti ekonomisks. Super. Ja tu salīdzini veco paudzi ar jauno, kas ir tas, kas, teiksim, vecajai paudzei ir labāks, vai kas tev labāk uzrunā un kas, teiksim, jaunajā tev vairāk patīk? Vecā iedvesma, uzticība, tas ir labākais draugs. Tā kā vecais draugs, viņš jau vienmēr ir klāt, un tā ir forša mašīna, tiešām forša. Un uz ceļa tu jūti, tu nejūti, ka tu samaksāji 4000, tu jūti, ka jā, tā ir pareizā izvēle. Okay.